Lai radītu šo realitāti, lai mūs visus saķēdētu kopā, ir nepieciešams spēks. Un šis spēks, protams, ir tā sauktamā Amerikas impērija. Būtībā tā ir tikai militārā vara. Bet viņi paši īsti nevēlas kontrolēt šo pasauli, jo viņi ir armija. Tāpēc viņi ļauj radīt finanšu kārtību, globālo finanšu kārtību, kas tad veido spēli, kurā mēs spēlējam. Un šie cilvēki pēc tam veido realitāti, kurā mēs dzīvojam. Šī ir globālā finanšu kārtība. Un kas tā ir? Pašā augšgalā ir Startautisko norēķinu banka Bāzelē, Šveicē. Centrālo banku centrālā banka. Zem viņiem ir Pasaules banka un Startautiskais valūtas fonds, kas nosaka globālās finanšu kārtības noteikumus. Zem viņiem ir tās sauktās centrālās bankas, Federālo rezervi sistēma Amerikas Savienotajās valstīs, Ķīnas Tautas banka Ķīnā, Anglijas banka Anglijā. Kopā viņi veido globālo finanšu kārtību. Un kas ir šī globālā finanšu kārtība? Tā ir vienkārši ASV dolāra izmantošana kā galvenais mehānisms bagātības izvilkšanai un uzglabāšanai. Ļoti vienkārši – ASV dolārs. Vēl viens veids, kā saprast šos cilvēkus, ir domāt par viņiem kā par spēles meistariem. Tiem, kas atrodas virs mums, kuri izveidoja šo spēli un kontrolē tās noteikumus, kamēr mēs to spēlējam. Spēles meistari. Kad spēle ir izveidota ar noteikumiem un stimuliem, tagad mēs varam to spēlēt, un šī spēle saucas globālā ekonomika. Kad Ķīna tirgojas ar Amerikas Savienotajām valstīm, kad tu dodies atvaļinājumā uz Eiropu, jūs visi piedalāties spēlē, ko izveidojusi finanšu kārtība. Un globālās ekonomikas mērķis ir panākt, lai ik viens spēlē pēc iespējas vairāk, lai bagātība tiktu pārnesta no visas pasaules uz Amerikas Savienotajām valstīm un tiem, kas pie varas. Viņi to dara caur diviem mehānismiem. Pirmais ir ASV dolārs. Katru reizi, kad tu izmanto ASV dolāru, tu patiesībā maksā nodokli Amerikai, jo Amerikai ir vara drukāt tik daudz dolāru, cik tā vēlas. Otrais veids ir tā sauktā cenu hierarhija. Globālā ekonomika ir sadalīta līmeņos. Resursi tiek uzskatīti par vislētākajiem. Lai gan īstenībā tiem vajadzētu būt visdārgākajiem, jo resursi ir ierobežoti un galīgi. Virs resursiem ir ražošana. Virs ražošanas – zināšanu ekonomika. Un augstākais līmenis ir finanses, spēles meistari. Ar šo cenu hierarhiju vietā mēs tagad varam sadalīt pasauli pēc specialitātēm. Resursi – Krievija, Tuvie austrumi, Persijas līča valstis, Saudi-Arābija un līdzīgas vietas. Ražošana – Ķīna. Zināšanas – Eiropa un 5 acu alianse. Tās ir angliski runājošās valstis – Kanāda, Jaunzēlanda, Austrālija, Lielbritānija. Un finanses – protams, Amerikas Savienotās valstis. Kā redzat, šī sistēma dod labumu Amerikas Savienotajām valstīm un tās sabiedrotajiem, bet uz Ķīnas un Krievijas rēķina. Tomēr tā ir strukturēta šī spēle. Protams, ja Amerikas Savienotajām valstīm nepatīk kāda valsts, tā var vienkārši neļaut tai spēlēt šo spēli. Šādas valstis ir Ziemeļkoreja un Irāna, kā arī citas. Ķīna un Krievija nav apmierināts ar šo sistēmu, bet vismaz viņām atļauts spēlēt. Irāna un Ziemeļkoreja pat netiek pielaistas globālās ekonomikas spēlei. Protams, nevar ļaut cilvēkiem ticēt, ka visa globālā ekonomika ir veidota tā, lai rietumi varētu zakt resursus no visiem pārējiem. Tāpēc tiek radīts vēl viens slānis, tā sauktā uz noteikumiem balstītā starptautiskā kārtība. Multilaterālas organizācijas, kas veido Apvienoto Nāciju organizāciju un Pasaules tirdzniecības organizāciju. To sauc par
uz noteikumiem balstīto starptautisko kārtību, bet īstenībā to kontrolē impērija. Visi šie ir tikai ēnas uz sienas, ko impērija projicē, lai mūs maldinātu un panāktu, ka mēs visi uzvedamies tā, kā impērija vēlas. Kad sistēma ir izveidota, jāpanāk, lai cilvēki ticētu, ka sistēma ir godīga, taisnīga un laba. To dara caur 3 mehānismiem - izglītību, mēdījiem un kultūru. Kas ir izglītība? Skolas, universitātes, akadēmija. Tu domā, ka ej uz universitāti mācīties zināšanas? Nē, tu ej uz universitāti, lai tev smadzenes izskalotu, un tu ticētu, ka sistēma ir ne tikai godīga, bet ka tieši uz noteikumiem balstītā starptautiskā kārtība padara šo sistēmu darboties spējīgu. Tad ir mēdīji. CNN, BBC, New York Times. Katru reizi, kad tu lasi rakstu, tu domā, ka tu saņem ziņas. Tu nesaņem ziņas. Tev smadzenes izskalo, lai tu ticētu, ka šī kārtība ir godīga, taisnīga un piemērota. Frāze, ko tu dzirdēsi atkal un atkal, ir uz noteikumiem balstītā starptautiskā kārtība. Bet tā nav uz noteikumiem balstīta kārtība. Tā ir ala, tā ir maldināšana. Un pēdējais ir kultūra. Holivuda, televīzijas šovi, situācijas komēdijas, lietas, ko tu uzsūc ikdienu. Ir augstā kultūra un zemā kultūra. Šie ir 3 mehānismi, caur kuriem šī kārtība tiek ieaudzināta ikvienā. Lai tu pat neapzinātos, ka tā ir maldināšana. Tu tici, ka tā ir pati realitāte. Un tad viss kalpo vērtību un normu radīšanai. Tam, kā tu redzi pasauli, kas ļauj izveidot juridisko struktūru. Ja tu pārkāp noteikumus, elitei nav jānāk pie tevis. Viņiem nav jānāk, jo visi pārējie nāks pēc tevis. Ja tu esi tas cilvēks, kurš atklāja, ka viss ir maldināšana, viņi tev nogalinās. Ne elite, bet cilvēki ap tevi nogalinās, jo tu lauzi viņu fantāziju. Tāpēc šī sistēma ir ļoti efektīva. Problēma tomēr ir tā, ka sistēma ir jāizplata. Ir 3 problēmas. Pirmkārt, jāaizsargā sistēma, status quo. Otrkārt, jāizplata šī sistēma. Un treškārt, jāattaisno sistēma. To dara caur 3 transnacionālām sistēmām, 3 transnacionālām organizācijām. Pirmā ir izlūkdienesti. Kas ir izlūkdienesti? Spiegi. Viņu uzdevums ir iefiltrēties citu nāciju elitēs un iesaistīt tās sistēmā. Tas ir viņu darbs. Tad ir noziedzība. Tā nodarbojas ar visrentablākajiem uzņēmumiem, kas ietver narkotikas, cilvēku tirdzniecību un naudas atmazgāšanu. Tas ir veids, kā stimulēt globālo eliti strādāt kopā. Un tad ir vēl viens mehānisms – zinātne. Tu domā, ka zinātne ir patiesības meklēšana? Nē. Zinātnes galvenais uzdevums ir atrast pierādījumus, kas attaisno un aizsargo status quo. Tāpēc zinātne ir fundamentāli materiālistiska. Šī sistēma cenšas radīt vērtības, un 3 galvenās vērtības ir atvērtā sabiedrība, globalizācija, multikulturālisms. Dažādība ir laba. Kāpēc tā ir laba? Vienkārši tāpēc, ka tā ir laba. Viņi nekad nenorāda iemeslu, bet ja tu netici, tad tu esi rasists. Tas ir slikti. Otrā ir privatizācija, jeb neoliberālisms vai brīvais tirgus.
Valdības ir sliktas tajā, ko dara, tāpēc visu vajag ļaut kontrolēt privātiem uzņēmumiem. Atkal nav daudz pierādījumu, bet ja tu netici, tad tu esi komunists, kas ir slikti. Un pēdējā ir patēriņš. Kā tu pierādi savu vērtību dzīvē? Kā tu meklē dzīves mērķi un jēgu? Pērc lietas, draudziņ, un tad liec Instagramā, lai cilvēkiem patīk. Tās ir dzīves vērtības. Nopelni pēc iespējas vairāk naudas, nopērc jahtu, iegūsti super skaistu draudzeni un posto to Instagramā. Un to esi varonis. Protams, neviens nerunā par to, ka šī sistēma padara cilvēkus vientuļus, nelaimīgus, nomāktus un pašnāvnieciskus. Bet tas esot tāpēc, ka viņi nedzer pietiekami daudz zāļu. Ja tev ir depresija, ņem antidepresantus un problēma atrisināta. Tā kā izlūkdienesti, noziedzība un zinātne ir virs nacionāla valsts, ir vajadzīgi citi mehānismi, lai šīs trīs lietas darbotos. Sistēmai ļauj darboties elītes kopums. Tos var sadalīt trīs grupās. Transnacionālais kapitāls, finanšu transnacionālais kapitāls, slepenās biedrības un elītes ģimenes. Un šīs trīs organizācijas pašas ir saistītas ar okultismu. Par to mēs runāsim vēlāk. Okultisms, viņi to sauc par slēptām, slepenām zināšanām, kas nav pieejamas cilvēkiem. Tās nāk no 3 avotiem, un citiem arī, bet mēs aplūkosim 3. Hermētiskā filozofija, Bībele un kabāla. Par okultismu mēs runāsim vēlāk. Neuztraucieties par to pārāk daudz tagad, bet tā sistēma darbojas. Ir daži jautājumi par šo. Pirmais jautājums. Ja tas ir patiesi, kāpēc šī sistēma ir atsevišķa no šīs sistēmas? Kāpēc nepasaka vienkārši, ka okultisms ir visu pamats? Tad elīte, tad zinātne, izlūkdienesti, noziedzība un tad impērija. Iemesls ir ļoti svarīgs, lai jūs to saprastu. Šie ir parazīti. Parazīti neko nedara. Tie tikai sūc vērtību, izvelk vērtību. Un šis ir saimnieks. Patiesībā tās ir 2 atsevišķas sistēmas. Saimnieks un parazīts. Nākamais jautājums būtu: labi, pieņemsim, ka tas ir patiesi. Kādi pierādījumi, ka tas patiešām darbojas? Jo taču vajadzētu būt cilvēkiem, kas vada šo sistēmu. Es jums došu dažus vārdus.